kāds jau liks džokerim pagaidām, nē, visībā pamatrasi un pamatīgs tīņas tur pirmajā pagrienā Auģiga tur savā starpā pumpējās, kaut kas ļoti lēns baliņš, kaut kas nav kārtībā. Augumā tur jāstartē no iekšpās, kā, tur vēl nesaprotās Jānis Randers ar Siliņu, un jā, izskatās, ka Siliņam ceturtā kvalifikācijas kārta jau ir noslēgusies pāragri, diemžēl. Cerams, ka pilotam viss kārtībā, jākāp ārā, nevar tur palikt, tas nav līdz galam droši. Tikmēr pirmais aplis jau tūlīt būs aizvadīts un ļoti sīvas cīņas un izvirzās vadībā. Madars Krabans, izskatās, ka kaut ko nopildījās mums, tehniskās numurs, Rolands Jurkovs, kaut kas nesagāja vai nesaslēdzās un tagad viņš aizbrauc vēl aplīs. Pārējie turpina, pirms tramplīna, tur apzīmi nevar, aiz tramplīna atkal var turpināt cīņas un pirmais pilnieks ļoti iesaistīts, pārējie piloti nedaudz vairāk jau izvetojušies tajā pirmajā braucienā, kas mums ir 4. kvalifikācijā. Skaidrs, mums 3 grupas kopskaitā pilnpieciņām. Šī mums pirmā no 3, otrā grupa jau arī sāk stāties. Zobens dodās džokerā, Flīšoklis, Krabans turpina pa pamatrasi un skatīsies kāds, džokerā līdz Krabana arī būs jāravās džokeris, arī izdarbies nosargās pirmo virsējā kvalifikācijā pret Rīgvārs Zobenai, ko mēs vēl uzzināsim pēc pavisam ilgu mirkli, pēc nepilniem diviem apļiem, šobrīd mums vēl zeltnēs karots, protams, ir šajā vietā par laimi, kas nav gluži trajektorijā Siliņa automašīna, bet jebkurā gadījumā nepatīkams kvalifikācijas noslēgums viņam. Pār tramplīnam Krabans, tagad droši vien būs jādodās uz šokerām arī viņam. Ļoti būtisks moments, mēģina dabūt tā, lai nu tur pārāk neizsigāt. Zobens šobrīd jau iekšmā, bet izskatās, kā Krabanam izdodās nosākās vadīt. Zobens ierīdojās otrajā pozīcijā un tādā pārējie dalībnieki viens aiz otra. Doņas, brauciena finišā. Un pārī tramplīnām ierodās Madars Krabans, īsti uzvar šajā kvalifikācijā.